pazīst savu auto labāk. Beidzoties ziemai, ceļi ir pilni ar bedrēm, un izvairoties no vienas, sanāk iebraukt otrā. Pēc trieciena ar bedri, ja stūra paliek šķība, iespējams ir notikusi ritošās daļas mezglu deformācija, un vēlams doties uz tuvāko servisu pārbaudīt problēmu. Rūpēties par riteņģeometrijas regulējumu nepieciešams ir ne tikai riepu diluma, bet arī drošības nolūkiem. Nepareiz ģeometrija padara auto nestabilāku, un sliktos braukšanas apstākļos tas var izrādīties bīstami. Ja viss ar auto ir kārtībā, tad automašīnas stūrē ir jābūt tādā pašā pozīcijā, kā pirms iebraucāt bedrē. Piemērā iespējams redzēt, kā izskatās auto ar taisnu un šķību stūri. Braucot ar šķību stūri, automašīna nevienmēr velk uz kādu pusi. Šo problēmu iespējams labot veicot stūres savirzi uz speciāla savirzes stenda. Labs meistars to darot vienmēr pārbaudīs arī automašīnas ritošo daļu, jo stūres savirzi var ietekmēt arī aizmugurējās piekaras deformāciju. Visizplatītākais simptoms, lai gan jau novēlots, kas liecina par savirzes problēmām, ir riepu nevienmērīgs nodilums. Kā redzams, šai riepai lielāks nodilums ir izveidojies ārmalā, kas liecina par to, ka braukšanas laikā automašīnas ritenis atradies nepareizā leņķī pret ceļu. Arī pēc ziemas vai vasaras riepu diluma iespējams noteikt iespējamās savirzes problēmas. Iesakam autovadītājiem, kuri maina riepas mājās, pievērst uzmanību to nodilumam. Autorizētie autodīleri iesaka savirzi pārbaudīt arī veicot riepu maiņu. Ja pērkat asimetriskas ātrgaitas riepas, savirzē jāpievērš divkāršu uzmanība, jo pretējā gadījumā tām pie nepareiza nodiluma protektors veido zāģa zobu nodilumu, kas ietekmē riepu skaļumu uz ceļa. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, brauciet uz Skandija Motors servisu un mūsu speciālisti jums palīdzēs.